Tev neliekas mazliet dīvaini? Kas tad? Nē. Pūš vējš. Nu, mēs esam uz jumta. Sveiks, runātāji skatītāji! Sveiki! Mūsu pirmais sižets būs par multimūdu, kas ir multimediālākais pasākums šogad Latvijā. Tas notiks 3. maijā Sapņu fabrikā. Un arī mēs tur būsim. Jā. Skatāmies! Šā gada 3. maijā Sapņu fabrikā norisināsies pavasara multimediālākais pasākums Multimūd. Runā TV tikās ar pasākuma organizatoriem Aneti un Kristiānu, lai iepazītos ar meitenēm un noskaidrot, kas tad īsti ir Multimūd un kāpēc meitenes izvēlējušās veidot tieši šādu pasākumu. Multimūd ir multimediālais pasākums, kur mēs rīkojam kopā ar visiem multimedijiem 1., 2., 3. kursu. Jo mēs gribam nest studentu vārdus multimediju industrijā, un lai mūsējie studenti vispār parāda, uz ko viņi ir spējīgi. Tāpēc, ka tas ir šausmīgi svarīgi šajā sfērā, kad mēs tikai sēžam augstskolā un kaut ko darām aiz slēgtām durvīm, bet arī, ka mēs pasaulē parādām, uz ko mēs esam spējīgi un kad mēs varam izdarīt to, ko mēs arī parādīsim. Pasākumā. Jā. Vēlējāmies uzzināt, kāds ir šī pasākuma mērķis, kā arī ieguvumi gan pašām meitenēm, gan citiem multimediju studentiem, kas piedalās pasākumā ar saviem darbiem. Mēs gribam arī visu sabiedrību kopumā un visus interesantus un topošos studentus un vispār jauniešus kā tādus informēt par to, ka multimediju laikmets jau ir sācies, mēs tajā dzīvojam un uz ko viss tas ir spējīgi. Par ieguvumiem meitenes izteicās ļoti konkrēti un kā galveno no tiem minēja iekļūšanu mediju industrijā, jo uz pasākumu tiek aicināti arī sfēras speciālisti. Atrast viņiem potenciālās prakses un darba vietas. Tādēļ, kad, diemžēl studentiem ir grūti atrast savu vietiņu šajā nišā, un mēs gribam būt tās, kas viņiem kaut nedaudz palīdz, un tādā veidā savest kopā darba vietu ar studentu. Tādēļ arī uz šo pasākumu mēs aicinām mediju aģentūras un citu veidu šīs komunikācijas sfērā speciālistus. Tā kā viņi nāk šo pasākumu, redzēs, ko studenti dara, ko var, un iespējams jau studenti varēs atrast savus nākamos prakses vadītājus, prakses vietas, atmaksāts, neatmaksāts, bet vienalga. To, kam būtu jānotiek pašam dabiski, mēs gribam vienkārši iekustināt un pamēģināt. Tas ir arī studentu lielākais iegūms. Esi multimediāls un nāc uz pavasara multimediālāko pasākumu Multimūd 3. maijā Sapņu fabrikā. Biļetes uz šo pasākumu var iegādāties visās biļešu servisa kasēs. Multimūd! Ir pienācis laiks nedēļas studentei. Anna. Kas viņa bija? Antropoloģijas studente. Jā, viņa tur ar maziem bērniem, kaut ko veciem cilvēkiem un vēl no māla kaut ko taisa. Jā. Anna. Anna Žabicka ir viena no aktīvākajām Stradiņu universitātes studentēm. Paralēli mācībām maģistrantūrā viņa atrod laiku, lai piedalītos arī dažādās ārpusskolas aktivitātēs. Runā TV devās noskaidrot, kā Anna izdodas apvienot mācības ar projekta iesakņotāju organizēšanu. Es esmu Anna. Es studēju tātad RSU maģistratūrā sociālo antropoloģiju 2. kursā. Paralēli cenšos darīt lietas, kas man ir tūs un kas man personīgi liekas svarīgas un ar domu, ka tas ir svarīgs un nozīmīgs vēl kādam. Pēdējos gados tas ir vairāk saistīts ar bērniem un šogad ir jauns izaicinājums, ir pansionāti cilvēki, seniori. Eleganta, moderna, skaista, izpalīdzīga. Acis var tikai spīd, kaut ko labi pateikt. Anna sniedz piemēru, kā iegūtās zināšanas pielietot praksē, pie tam tādā veidā, kas dod nesautīgu labumu arī citiem. Projekta nosaukums ir iesakņotāji. Projekta mērķis ir pirmkārt vispār pievērst sabiedrības uzmanību sociālā centra iedzīvotājiem, ka viņi ir un ka viņi ir lieliski, bet ka viņiem tiek veltīts pārāk maz uzmanības. Man liekas, ka Anna ir ļoti lieliski, jo tas projekts, ko viņš šeit ir attīstījis, ir vienkārši abrīnas vērts. Un esmu iesaistījusies. Es tieši tāpēc, ka viņa man ir ļoti iedvesmojusi. Tā kā paldies Annai par to dzīvesprieku un par to, ko viņa var izdarīt. Maģistratūra sociālajā antropoloģijā nozīmē ļoti daudz strādāt. Tas nozīmē ļoti daudz lasīt. Tās ir
vismaz 100 lapas nedēļā, kas ir jāizlasa, kas ir jāsaprot. Un tas nozīmē patiesībā ļoti smagu darbu. Ja jūs nezināt, ko nozīmē mācīties, iestājieties mediķos, sociāla antropologos, varbūt vēl kaut kur. Es šeit, man liekas, tikai uzzināju pa visiem saviem augstskolas gadiem, ko vispār nozīmē tā īsteni mācīties. Bet man ļoti patīk, un tas ir tā vērts noteikti. Anna ļoti labsirdīga meitene, visiem izpalīdz, tā kā mēs viņu pasaucam atnāk, atraktīva, ļoti sportiska, vienmēr smaida, nekad nav noskumusi. Nu tāda viņa ir. Sveiciens Annai! Alisa Liepiņa, Juris Stoļarovs, Runā TV. Tas bija šeklīgi. Pilots? Stjuards. Ugunsdzēsējs? Šļūtenis. Jā, komunists. Es domāju, kontrolieris. Kaut kas kopīgs viņiem ir. Jā, nevar izdomāt. Tad mēs dodamies uz Rīgas Tradiņu universitātes karjeras centru. Izrādās, ka mūsu skolā ir vieta, kas var palīdzēt atrast kāroto darba vietu, sagatavoties darba intervijai vai jebkurā citā veidā palīdzēt pilnveidot sevi. Tas ir studentu servis veidotais karjeras centrs. Runā TV devās aprunāties ar centra vecāko karjeras konsultanti Marinu, lai uzzinātu, ko vairāk. Jaunietis var nākt individuāli, un mēs tad varētu runāt gan par darba meklēšanas ceļiem, gan par darba meklēšanas stratēģijām. Varētu runāt par to, kā rakstīt CV un motivācijas vēstuli, kas būtu jāņem vērā, un tad, kā piesaistīt darba devēju uzmanību, lai viņš tiešām pamana šo pieteikumu, lai viņš uzaicinās darba interviju. Tad arī varētu pārnāt, kā sagatavoties darba intervijai, kā izturēties šajā darba intervijā un kā uzvarēt beigās šajā intervijā. Darba intervijas iespējams izspēlēt kā lomu spēli vai pat nofilmēt, lai vēlāk vieglāk varētu izanalizēt pieļautās kļūdas. Karjeras konsultanti mums pastāstīja, ka jau rudenī tiek plānots veidot dažādus seminārus, piemēram, stresa un laika menedžmenta sekmēšanai, izveidot biznesa inkubātoru un pat veidot karjeras dienu, kuras laikā universitātē ieradīsies uzņēmēji. Šīs dienas laikā darba devēja pastāstīs, kādu darbinieku meklē un ko no viņa sagaida. Studentiem būs iespēja pat piedalīties darba atlasē un iespējams saņemt darba piedāvājumu. Ar laiku tiks izveidot arī datu bāze, kur pirmkārt students varēs pieregistrēt savu CV, un pēc tam darba devējs varētu atvērt šo datu bāzi un apskatīties ar sev studentu CV un varbūt arī piemeklēt sev vajadzīgos darbiniekus, un tad uzrunāt šādā veidā studentus. Karjeras centra darba laiks ir gana plašs, no 9 līdz 5, taču ieteicams tikšanos pieteikt iepriekš. Aiz šīm durvīm jau kopš marta atrodas karjeras centrs, bet pagaidām to apmeklē tikai vidusskolnieki. Mēs aicinām arī tevi apmeklēt mūsu karjeras centru. Madara Tampa, Vladislavs Podvinskis, Runā TV. Mūsu šīs nedēļas epizode bija tāda īsāka, bet pirms mēs atvadamies, mēs vēlamies paziņot uzvarētājs konkursa. Bet tā kā, diemžēl, atbildi, ka mēs esam atpakaļ pēc neviens nepateica, tad mēs izspriedām, ka labāko komentāriņu ir atstājusi Elīna Zāle. Un tādēļ arī tu, Elīna, ēdīs mūsu garšīgos virtuļus. Jā, neaizmirstiet mums sekot Twitterī. Abonēt Facebookā, YouTube'ā. Kāpēc es šito vienmēr jaucu, es nezinu. Nezinu. Un, protams, arī Facebookā sekot mums. Un beigās nebūs Stradiņš runā, bet būs tas, kā mums gāja šodien jumta. Jā, bija diezgan interesanti, ne? Man patīk īstenībā ārā. Jā, labi. Čau. Jūs varat dzirdēt 3D skaņa. Jau ietvītojiet kā. Tev nelaiz kaut kas dīvaini? Nē? Ko? Jūs esat dīvaini skatīties, skatītāji mīļie. Mēs arī tur būsim. Tad mēs dodamies Rīgas Tradiņas universitātes. Profesiju centru? Karjeras centru. Karjeras centru.
Ar šo arī mūsu epizodi galā. Nē. Jā.